Šovasar Latvijā dominē 2 notikumi, jau notikušās pašvaldību vēlēšanas, kā arī dziesmu un deju svētki. Notikumi, kurus atcerēsies un par kuriem runās vēl ilgi visā Latvijā un, protams, arī Jēkabpilī. Tā ir pa 4 gadiem notiek šī aktivitāte, ko sauc par vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām. Es te nerunāju par Saeimas un par visām pārējām lietām. Es domāju, ka mums pagāja ļoti mierīgi tās lietas. Nekur nekas neizskanēja kaut kādas tādas sliktas lietas vai labas lietas. Karot mēs nekarojām. Pilsēta nav tik liela, lai te varētu veidot politiku. Jā. Visi saraksta vairāk vai mazāk domā par kaut kādām saimnieciskām lietām, tādiem reāliem piedāvājumiem. Tie, kas varbūt savu programmu vērs uz kaut kādām tādām nepārdomātām reformām, tie arī saņēma pēc nopelniem, vispār nepārvarēja 5% barjeru. Ja? Bet tās komandas, kas tiešām deva reāli tādu piedāvājumu, redzējumu par pilsētas attīstību, jā, tie arī saņēma šo deputāta mandātu. Cik kura partija, tas ir cita lieta, jā. Personīgi partija, kur es pārstāvu, reģionālā partija dabūja 5 vietas, jā. Es uzskatu, ka tas ir diezgan liels sasniegums. Kaut kā tā tendence ļoti interesanta. Man šis ir 5. sasaukums, un katrā sasaukumā pa vienai balsī nāk klāt. Tācim redzot, cilvēki tomēr novērtējuši ne tikai mana, bet visas komandas, ar kuriem es kopā strādāju, visus šos gadus ir novērtējuši un devuši šos uzticību. Tā, kas esmu pateicīgs cilvēkiem, ka viņi novērtē to, un tas ir milzīgs avans turpmākajam darbam. Katrā ziņā nedrīkst melot cilvēkiem, jāsaka, ir taisnība, lai cik viņa ir rūgta. Ja tu būsi atklātāks, ja cilvēki vairāk tev ticēs. Sasaukuma maiņa jau nav pārtraukums pašvaldības darbā, ir jādarbojas. Un es domāju, ka jaunais sasaukums, kurš pašreiz jau ir, kā saka, pie sēžu galda, sastrādāsies un tuvākā laikā mēs atsāksim, strādāt ar to jaudu, kas ir nepieciešama, lai pašvaldība varētu arī tālāk darboties turpmākos 4 gadus. Es domāju, ka mums par pamatu jāņem mūsu pilsētas jaunā attīstības programma, kas ir izstrādāta 2014. un 2020. gadam. Tur ir ļoti daudz sadaļu, sākot ar izglītību, kultūru, tātad sociālo jomu, saimniecisko jomu, pilsētas attīstības, tām perspektīvām, kas ir, viss tas lēnām, pamazām ir jāmēģina realizēt. Protams, cik atļaus savi budžeta līdzekļi. Mums vēl īstas nav skaidrības par nākošo Eiropas fondu plānošanas periodu, bet es ceru, ka tuvākā laikā kaut kas skaidrāks tiks, un tad mēs arī strādāsim. Projektēšanas stadijā ir jauna tilta būvniecība, infrastruktūras attīstība, ielu, iekšpagalmu sakārtošana, tautas nama renovācija, perspektīvā bibliotēkas celtniecība, skolu optimizācijas jautājums darāmā netrūkst, jo Jēkabpils ir labo pārmaiņu pilsēta. Mēs esam diezgan radoši, un mums ir svarīgi veicināt un radīt tādas inovatīvas projekts. Un šogad mēs pirmo reizi pamēģinājām kinoplaci, tas ir Brīvdabas kino, vakarā, 11:30 vakarā, ļoti labām filmām. Vēl mums ir lieliska sadarbība ar mūsu uzņēmējiem, jo, ja jūs paiesiet pa Pastielu, kur daži logi bija aizmiguši, tad kopā ar uzņēmējiem, kopā ar māksliniekiem mēs veidojām akciju Atvērsim logus, kas tagad ir kā tāda gleznu galerija, kur priecēja gan mūsu jēkabpiliešus, gan arī mūsu ciemiņus. Šobrīd pilsētā valda īpašā dziesmu svētku gaisotne. Dziesmu svētku sajūtās un dziesmu svētku vibrācijās, pozitīvās emocijās mēs jau dzīvojam visu šo gadu, ne tikai visu šo gadu, mēs dzīvojam no vieniem dziesmu svētkiem līdz otriem. Bet šogad mums jau Jēkabpilī ir notikuši diži vareni koncerti, kur mūsu pašdarbības kolektīvi, mūsu dziedātāji, dejotāji, mūsu folkloras kopas, mūsu pūtēju orķestri sevi apliecinājuši, un ir bijis lielais dišu koncerts Krustpils saliņā. Un tikko visu Latviju varēja vērot mūsu koristus un mūsu dejotājus arī Latvijas pirmajā programmā tiešraidē Līgo vakarā.
nu pat tad košam kājas jau arī uz lieliem Rīgas dziesmu svētkiem, kas mums šķiet, ka tas ir skaistākais, kas ir pa 4 gadiem mūsu pašdarbnieku dzīvē. Vēl domājot par latviskumu, par mūsu tautu, par mūsu pilsētu, par mūsu valsti, man liekas, ka tas, ka ir šī pārmantojamība, tas, ka ir šie deju kolektīvi, šie kori, tas ir tāds dzīves apliecinājums, ka tā īstenā piederība savai tautai, un tas ir tas īstenais tā mācību stunda, kādā veidā mēs ieaudzinam patriotismu tieši caur savām kultūras vērtībām, tad, kad mēs esam lepni un cēli attiecībā uz sevi. Un tas, protams, nebūtu iespējams, ja šos kolektīvus neatbalstītu Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Mēs sakam lielu paldies iepriekšējiem deputātu sastāvam un arī domas priekšsēdētājiem Leonīdam Salcevičs kungam. Mēs ļoti ceram, ka arī šīs deputātu sastāvs būs tikpat zinošs un saprotošs mūsu latviešu kultūras kopšanā.